Pārdodu šo Suzuki GS 550 1979. gada. Mocis ir ļoti labā tehniskā stāvoklī. Taisīts viss ir pie Andra Vanaga, kas ir viens no noteikti Latvijas labākiem veco moču restauratoriem un mehāniķiem. Tā teikt, zina, ko dara. Eksemplārs ir interesants, tāpēc, ka principā visas detaļas ir oriģināls. Tas nav, tā teikt, wannabe coffee racers, bet viss ir īsts. Kas priekš tāda gada moča ir interesanti. Viņam ir pogas starteris, mocis lec ideāli, ir arī kurbulis, protams. Kā jau vecam mocim, kad augstu lēš klāt, ir jātaisa čoks, jāpielēž, tad var taisīt ciet pēc brīža. Tā, viss ir labā stāvoklī. Protams, ir kaut kādas, ņemot vērā, ka tas ir 79. gads, ir kaut kādas lietas, reku, piemēram, te ir kaut kāda tāda neliela plaisiņš šitajā plastmasā. Kas vēl te tāds varētu būt? Grūti pat atrast, jā. Var redzēt, ka uz izpūtē varbūt drusku kaut kādi tur pleķīši, bet priekš tā, ka tas ir oriģināls un 79. gada. Es teiktu, ka viss ir prīmā. Tāds mocis, jā. Te vēl kaut kāds štruntiņš, kur plastmasā, jā. Bet tas viss ir tā. Braucās labi, bremzējās labi, slēdzās labi. Viss ir kārtībā. Braukšanas vaina, es teiktu.